Čau, te esi Viesturs, jeb DJs Viesīs, un šodien es jums parādīšu, kā ļoti ērti iespējams vienlaicīgi lietot Apple Logic un Ableton Live, vai arī tikpat labi divas citas digitālās audio darbstacijas. Droši vien kādam uzreiz rodas jautājums, vai tad nepietiek ar vienu šādu veidu programmu. Un es varētu teikt, ka parasti pietiek, bet taču var gadīties arī kādi izņēmumi. Man domājot par šo prātā uzreiz ienāca divi gadījumi, kad tas varētu būt nepieciešams, bet iespējams, ka ir vēl kāds. Lai veiksmīgi kopā darbinātu šīs abas programmas, šajā gadījumā Ableton un Logic, mēs izmantosim Rewire protokolu, jeb vienkāršāk varētu teikt Rewire funkciju. Šo funkciju 1998. gadā izgudroja Propellerhead sadarbībā ar Steinberg, un pirmo reizi tā parādījās Rebirth sintezātora programmā, kuru šādā veidā varēja pieslēgt pie kādas digitālās audio darbstacijas. Sākumā tas droši vien bija Cubase vai arī Nuendo. Un tad arī diezgan drīz parādījās šī Rewire funkcija arī daudzās citās programmās, un mūsdienās es varētu nosaukt, kad patiesībā šo Rewire atbalsta praktiski visas programmas, kuras es zinu gandrīz vai, tad piemēram Reason, arī Cubase, jau manis nosauktais Nuendo, protams Ableton un Logic, ko mēs izmantosim šodien, un vēl arī daudzas citas. Bet jā, kādi tad ir šie gadījumi? Pirmais gadījums, kad izmantot Rewire funkciju būtu liederīgi un ērti, ir tad, ja esat iesācis dziesmu, piemēram, Ableton, bet vēlaties to pabeigt kādā citā programmā, piemēram, Logic. Viens variants, protams, ir visu izeksportēt atsevišķi pa celiņiem un pēc tam ielikt jaunajā programmā, bet otrs variants ir izmantot šo Rewire funkciju. Ja mēs runājam par šo funkciju kā tādu, tad Rewire ir protokols, kas no vienas programmas uz otru sūta MIDI signālus un atpakaļ saņem audio jeb skaņu. Līdz ar to viena programma mums ir jāizvēlas kā galvenā un otra kā pakļautā, jeb angliski tas ir master un slave programmas. Šajā gadījumā mēs kā master izvēlamies Logic un kā slave izvēlamies Ableton. Patiesībā mums pat nav nekas ļoti jāizvēlas, vienkārši master programma ir jāatver pirmā. Tiesa gan jāpiebilst, ne visas programmas ir spējīgas būt kā master un ne visas programmas ir spējīgas būt kā slave. Tā kā, ja jūs vēlaties saslēgt kopā kādas divas citas programmas, tad pirms tam ir iespējams laba doma pārliecināties, vai tiešām šīs divas programmas varēs saslēgt kopā. Bet lielākajā daļā gadījumu, ja šīs programmas atbalsta Rewire, viņas būs iespējams saslēgt kopā. Tad mēs vispirms šeit esam jau atvēruši, kā jūs redzat, Logic, un tagad mēs veram vaļā Ableton. Ja mēs tagad uzspiežam play, mēs neko nedzirdam. Un mēs nedzirdam tādēļ, ka mums vēl ir jāveic neliela konfigurācija, lai varētu dzirdēt Abletonu Logicā. Tātad, kā jau es teicu, Rewire ir protokols, kas no vienas programmas sūta MIDI un atpakaļ saņem audio. Šajā gadījumā mēs nesūtīsim MIDI, vismaz pirmajā gadījumā, otrajā gadījumā gan mēs sūtīsim, bet pirmajā mēs tikai saņemsim audio. Tātad mums ir Logicam jāpasaka, ka mēs vēlamies saņemt audio no Abletona. To patiesībā ir diezgan viegli izdarīt. Mēs atveram vaļā mikseri. To var izdarīt nospiežot šeit uz mikseru podziņas, jeb arī uz klaviatūras vienkārši nospiežot X, un jums atveras droši vien kaut kas ļoti līdzīgs kā man. Man šajā gadījumā šeit jau ir daži kanāli, jums iespējams tik daudz tur nekas nebūs, bet katrā ziņā tas jums netraucēs tūlīt saslēgt Abletonu ar Logiku. Šeit sānu maliņā jūs redzat ir tāds neliels plusiņš, uz tā mēs klikšķinam virsū un izvēlamies tātad, ko mēs gribam. Šajā gadījumā mēs tikai paņemsim stereo signālu no visa tā, kas mums ir Abletonā, un ieliksim iekšā Logicā. Tad mēs izvēlamies pie formāta stereo, pie input mēs izvēlamies Ableton Live un Rewire Mix Left Right. Tad šeit uzklikšinām, uzspiežam Create, un ja tagad mēs nospiežam Play, mēs varam dzirdēt skaņu. Protams, šis ir vienkāršākais variants, bet lielā daļā gadījumā ar to mums varētu arī pietikt. Piemēram, es šeit dziesmai tagad vēlētos pielikt klāt tādu nedaudz Ziemassvētku noskaņu. Ziemassvētku noskaņu, starp citu, visvieglāk ir panākt ar Ziemassvētku zvaniņiem. Ja jūs pieliekat dziesmai Ziemassvētku zvaniņus, jums ir, tā sakot, instant Christmas efekts, un uzreiz šī dziesma izklausās daudz vairāk pēc Ziemassvētkiem. Tātad mēs tagad ejam atpakaļ Logicā. Starp citu, šajā brīdī, kad mums ir abas šīs programmas veiksmīgi saslēgtas ar Rewire, principā nav nekāda atšķirība, vai es spiežu Play Logicā vai Abletonā. Ja es spiežu Play Logicā, viņš automātiski nospiež arī Play Abletonā un otrādāk. Tātad šeit man jau ir sagatavots smuks cikliņš, jeb lūpiņš ar nosaukumu Holiday Bells, jeb brīvdienu zvaniņi, un lūk, mēs viņu pieliekam vienkārši klāt, spiežam Play. Un mūsu Ziemassvētku dziesma ir gatava.
Ja mēs pār dziesmu, kas mums ir Abletonā, vēlamies iegūt vēl lielāku kontroli, mēs varam izveidot atsevišķi vairākus citus kanālus, kas mums atbildēs tieši par instrumentiem un kanāliem, kas atrodas Abletonā. Tātad vispirms mēs ieejam Abletonā, un šeit pie input-output gadījumā, ja jums šāda sekcija tā kā nav, tad šeit ir tāda maza podziņa, kur rakstīts i.o. Uz tās uzspiežot, mēs varam atvērt šādu lodziņu, kurā mums ir tātad kanāls, uz kuru tiek sūtīts tas, kas mums šobrīd šeit ir. Tātad mūsu bungu lūpiņš tiek sūtīts šobrīd uz master, bet tā mēs negribam. Mēs viņu gribam sūtīt uz rewire out, un pie tam nevis uz mix left right, bet gan uz busu 3.4. Ar pēdu mēs izdaram līdzīgi, mēs uzspiežam, ka mēs viņu gribam sūtīt uz rewire out un uz busu 5.6, un pēc tam ar basu mēs izdaram tā, ka mēs atkal rewire out un uz busu 7.8. Tātad mums tagad ir visi 3 kanāli izsūtīti ārā no Abletona. Tagad mums ir jāizdara tā, lai mēs viņus varētu veiksmīgi Logicā saņemt. Mēs izvēlamies šajā gadījumā, ka mēs vēlamies 3 jaunus auxiliary, pat godīgi sakot, nezinu, kā to varētu tulkot latviski kanālus, un tad šeit mēs pie number ierakstam 3, pie formāta izvēlamies stereo šajā gadījumā. Varbūt arī gadījumi, kad jums stereo nav vajadzīgs, piemēram, ja tie ir kādi atsevišķi bungu elementi, piemēram, basbunga vai kaut kas tāds, kas parasti ir mono, tad tas var būt mierīgi mono. Pie input šobrīd mēs izvēlamies Ableton Live bus 3.4 un ieķeksējam ascending. Tas nozīmē, ka viņš mums izveidos 3 kanālus. Pirmajam tātad būs bus 3.4, nākamajam būs 5.6 un tad nākamajam atkal būs 7.8 un spiežam create. Lūk, mums šeit ir jauni 3 kanāli. Mēs arī viņus varam, šo kanālu principā, kas mums tā kā uz master iet, pareizāk sakot, kas no Abletona mums nāk, tiešais master kanāls, to mēs varam dzēst arī ārā, jo mums principā to vairs nevajag. Lai mēs nesajauktos, mēs varam šos arī pārsaukt. Piemēram, šeit mēs uzrakstam drums, šeit mēs uzrakstam bass, pad, un šeit mēs uzrakstam bass. Tagad, ja mēs spiežam play, jūs redzat, mums viss smuki nāk 3 kanālos iekšā Logicā. Šos kanālus ir iespējams arī ierakstīt. Tad šādā gadījumā mums ir jādara tā, ka mēs izvēlamies track, new, šeit izvēlamies audio kanālu, pie audio kanāla, pie formāta mēs izvēlamies stereo, jeb, katrā gadījumā izvēlamies tādu kanāla tipu, kāds mums ir jau šis auxiliary kanāls. Tātad pie input šajā gadījumā mēs, diemžēl nevaram izvēlēties Ableton Rewire. Tas, manuprāt, ir tāds, neliels Logic mīnus, bet es nezinu un neesmu pārliecināts, ka citās programmās ir iespējams šādi izdarīt, bet katrā ziņā to ir viegli iespējams apiet, un nekas slikts mums nenotiks, kad mēs izdarīsim tā, kā es jums tūlīt parādīšu. Tātad mēs darām tā, mēs izvēlamies, kad ieeja mums būs bus 1, nesajaucam šos ar rewire basiem, tie ir tā kā pavisam citi busi, kas varbūt šajā brīdī jums liekas nedaudz, kas jums liekas nedaudz mulsinoši, bet ar laiku tas kļūst ļoti saprotams. Tātad šeit mēs izvēlamies bus 1 un uzspiežam create. Tātad šeit mums ir izveidots jauns kanāls, kuram ieeja ir bus 1. Ko mēs tagad darām? Piemēram, ja mēs gribam ierakstīt bungas, mēs paņemam no bungām un šeit aizsūtam viņu nevis uz output, un šeit rakstīts stereo output, bet gan uz bus un bus 1. Tātad mēs uzējam šeit un uzspiežam bus 1. Šajā brīdī mums notiek tas, ka mums, ja mēs šeit uzspiežam tā kā input monitoring, tas i-burtiņš nozīmē, ka tas ir tā kā input monitoring, tas ir tā kā ieejas monitorēšana. Mums skaņa sāk nākt nevis vairs, patiesībā viņi ienāk šeit caur šo kanālu, caur šo auxiliary kanālu, un pēc tam no šī auxiliary kanāla pa busu aiziet, uz audio 2. Principā mēs nedzirdam nekādas izmaiņas, vienīgā atšķirība ir tā, ka tagad mums nāk šis auxiliary kanāls iekšā audio kanālā, un mēs varam šīs bungas ierakstīt. To mēs varam izdarīt tā, ka mēs šeit nospiežam R burtiņu, un tagad mēs vienkārši uzspiežam record. Mums šeit ir ierakstījies mūsu bungu lūpiņš. Šajā brīdī, kad mēs to esam veiksmīgi pārrakstījuši, mēs varam pat mierīgi šo auxiliary kanālu dzēst ārā.
un mums viss, vai arī, šajā gadījumā es vienkārši viņu nomutēšu, un mums viss smuki skanēs. Lūk, pārbaudam. Un mēs esam veiksmīgi no Abletona pārrakstījuši caur Rewire mūsu bungu cikliņu iekšā Logicā. Tiesa gan jāatzīst, ka šādā gadījumā, ja mēs tiešām gribam kaut ko pārrakstīt, nav ļoti liela atšķirība, vai mēs uzliekam Abletonā tā kā export, vai izmantojam Rewire. Manuprāt, lielākais Rewire labums ir tas, ka mēs caur šiem auxiliary kanāliem veiksmīgi varam darboties un veikt dažādas automatizācijas ar Abletonā esošiem instrumentiem, un šādā gadījumā, manuprāt, tiešām Rewire ir kaut kas ļoti, ļoti labi izmantojams. Tiesa gan praksē es šo neesmu izmantojis ļoti bieži, bet es ticu, ka arī būs kādi gadījumi, kad es to noteikti izmantošu. Otrs gadījums, kas man nāca prātā, ja mēs domājam par šo visu Rewire lietu, ir tāds, ja mēs vēlamies izmantot kādus iebūvētus instrumentus, kas ir tikai un vienīgi kādā citā programmā, bet vēlamies tā kā pamatā strādāt ar citu programmu. Šajā gadījumā tātad mēs vēlamies pamatā strādāt ar Logic, bet mums ir ļoti iepaticies kāds instruments, kas ir tikai Abletonā. Tad mēs varam darīt lūk šādi. Vispirms mēs varam šeit nodzēst lielāko daļu, es pieļauju, ka nost. Tātad mums paliek tikai pad, tad mēs, šito mēs arī varam dzēst ārā. Lūk, tagad mums ir vairs tikai viens pats pads, ja mēs uzspiežam play. Un, protams, arī mūsu Ziemassvētku zvaniņi, kas mums tātad nāk no Logica. Ja mēs tagad gribam šo pēdu spēlēt nevis no Abletona, bet no Logica, mums ir jādara tā. Spiežam track, new, izvēlamies šajā gadījumā external MIDI, tātad ārējais MIDI, un šajā gadījumā ārējais MIDI nebūs viskāds reāls sintezators, kas mums atrodas ārpus datora, bet gan šis būs ārējais MIDI, kas mums ies uz Abletonu. Lūk, šajā gadījumā kā mēs redzam, šeit labajā pusē atveras uzreiz varianti, ko mēs varam izvēlēties. Tātad Oxygen 49, kas ir mana MIDI klaviatūra, uz kur mēs tātad arī varam kaut ko sūtīt, bet šajā gadījumā, un arī citas lietas, piemēram, Other Objects un GM Devices, bet šajā gadījumā mēs izvēlamies Ableton Live. Logics ir tik gudrs, ka viņš automātiski mums jau parāda, kas tad mums ir pieejams no Abletona sintezatoriem. Es jums tūlīt parādīšu, ka ja mēs pieliekam Abletonā vēl kaut ko klāt, tad pieņemsim, ka mēs gribam šīs klavierītes, kas saucās Keys 4AM, tad mēs viņas ievelkam šeit iekšā, un viņas, kā jūs redzat, arī šeit automātiski parādās arī Logicā. Šobrīd es domāju, ka mēs izvēlēsimies, tad arī šīs jaukās klavierītes, kas tā kā vairāk e-piano, un mēs viņas izvēlamies. Un galvenais, ko vajag izdarīt, neaizmirst Logicā atslēgt MIDI klaviatūras ieju, pretējā gadījumā mums dublēsies skaņa. Tātad mēs tagad tīri no Logica sūtam signālu uz Abletonu. Kā mēs dzirdam, mums nekas neskan. Kādēļ mums nekas neskan? Tādēļ, ka mums nav norādīts, kādā kanālā mēs vēlamies šo skaņu atpakaļ saņemt. Vispirms tātad mēs ejam atkal šeit uz Input-Output, izvēlamies Rewire Out, un tad izvēlamies, lūk, mums nākamais brīvais kanāls ir Bus 910. Manā versijā viņš lūk saka, ka šajā gadījumā mēs nevaram izmantot vairāk kā 8 Rewire izejas. Tas mani principā neuztrauc. Es tad lūk šeit pārlikšu uz Mix Left Right, un šeit mēs uzliksim uz Rewire 7.8. Un lūk šeit mēs tad ieejam atpakaļ Logicā. Logicā izvēlamies šajā pad busā, mēs izvēlamies, ka mēs vēlamies ieju, tātad 7 un 8. Tagad, ja mēs paspēlējam, tiesa gan skaņa nav skaļa, bet to mēs, protams, varam uzlabot. Mēs šeit varam lūk ielikt gain. Šeit ieliekam gain, uzgriežam, piemēram, plus kaut kādus 10 decibelus, kas varētu būt pietiekami skaļi. Un tas arī principā ir viss, ja mēs tagad vēlamies izmantot šo e-piano no
Abletona. Mēs vienkārši Logicā šeit, kā jau parasti, vai kaut ko ierakstam, vai arī vienkārši create empty MIDI region un ierakstam, piemēram, kaut kādas notis iekšā. Un spiežam play. Un Ziemassvētku vecīša uznāciena melodija ir gatava. Ho, ho, ho. Lūk, tas arī viss. Paldies jāsaka Mandy Freeman, jeb Foxy Mandy, kas man pameta šo ideju par šāda veida pamācību. Ja arī tev ir kāda forša ideja saistībā ar mūzikas producēšanu, ko es varētu tā kā plašāk pastāstīt, droši atstāj komentāru šeit pat apakšā, vai arī YouTube'ā, vai draugos, vai Facebookā, kā tev labāk patīk un kā tev sanāk. Un, tad tiekamies atkal pēc kāda laiciņa, un katrā ziņā es jums visiem novēlu tiešām priecīgus, foršus, gaišus un iespējams pat sniegainus Ziemassvētkus, bet patiesībā jau Ziemassvētku būtība neslēpjas sniegā, Ziemassvētku būtība slēpjas kaut kur daudz, daudz dziļāk. Tad priecīgus tev svētkus!